Mēs virzāmies uz priekšu, un tie notikumi, kas notika ātri un strauji, mums iznāk tādi, vairāku nedēļu garumā, izstiepti pārdomās. Jo tā jau ir, ka, lai gan viņi notika ātri un strauji, tik daudz, kas tur notika, tajās varbūt dažās stundās vai minūtēs, ka to saprast un ņemt vērā, tas prasa laiku. Lūk, mēs apstājāmies pagājuši reizi pie Jēzus un Martas sarunas. Marta, darbodamās pie visām šīm saimniecības lietām, pie cienast un pie šī lielā pulka, sērojošā pulka, tādas gādāšanas par viņu, kur jau vairākas dienas šie ļaudis bija nākuši kopā, lai sērotu. Visā šajā, varbūt lietā vēl gribētos izcelt to, ko kādreiz mēs tā, grūti pateikt, novērtējam, nenovērtējam. Redziet, šie ļaudis bija nākuši šajā sēru laikā mierināt māsas. Tā patiesībā ir liela svarīga lieta. To jau tagad saka tie zinātāji, ka arī sērot ir jāmācās un ka sēras ir vajadzīgas. Un vajadzīgs arī mierinājums. Un šajās austrumu tautās tas pat savā ziņā bija tāda rituāla lieta un absolūti nepieciešama. Un droši vien, ka tas arī tās cilvēku dvēseles sasēja ciešāk tādā mīlestībā un draudzībā un līdzjūtībā, kur šī dalīšanās ar bēdām bija pilnīgi dabiska. Kā mēs cilvēki sakām, ka tāda dalīta bēda ir pusbēda, tā kā savā ziņā. Un tad Marta atrāvusies no šiem saviem darbiem, droši vien no kāda palīga dzirdēdam, ka Jēzus ir ieradies, kur tie ļaudis, kas kalpoja pie šī mīlestības, varbūt līdz ar viņu, bija redzējuši, ka Jēzus jau ir klāt. Un šajā sarunā mēs runājam pagājušajā reizē, ļoti neparastajā sarunā, tā vismaz izskatās, ka Marta ieraudzījusi pestītāju, ir kaut kā Dieva aizskarta pie savas tādas ticības tik ļoti, ka, ja tā varētu salīdzināt, ir tāda sajūta, ka viņa ir vien brīdi uzlaidusies debesu augstumos dievišķajos, ko izsaka šis viņas teikums, kur viņa saka, Jēzum, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris, bet arī tagad es zinu, lai ko tu lūgtu no Dieva, Dievs tev dos. Proti šajā situācijā, kur nevienam nebūtu nekādas idejas, ko tur varētu lūgt par šo te brāli. Vienīgi kā Eva teica, ka par to, lai mūžīgu mieru kungs dod un mūžīgu gaismu atspīd par viņu, to jau, protams, bet ka te ir tāda sajūta, ka viņa ir noticējusi kaut kam neiespējamam. Ka viņa ir iedegusies par kaut ko pilnīgi nereālu, par kaut ko tādu, ko patiesībā sakot, neviens saprātīgs cilvēks, viņam tāda doma neienāk galvā. Bet, protams, tas atkal, tā kā skatoties uz priekšu šajā notikumā, mēs varam sacīt, arī tā arī parādās. Un Jēzus arī šo te ārkārtīgi, tādu augsto lidojumu, nemēģina maz nepieklusināt nekā, viņš pat mēģina tā kā pieturēt,
Līdzīgi kā tajā notikumā, kur mēs 6. nodaļā Jānis var aprakstīt drusku citādāk, bet mēs sinoptiskajos evaņģēlijos redzam, ka tas ir, man liekas, pie Marka man liekas tādā veidā izteikts, ka pestītājs vētras laikā nāk saviem mācekļiem pretī pa ūdeni, pa jūru bangojošu. Un mācekļi no sākuma nobīstās un brēc, domādam, ka spoku ieraudzījuši. Un, ja es saku, nebīsties, es tas esmu, tad Pēters saka, kungs, ja tu tas esi, tad liec man nāk tev pretī. Tas ir arī tāda, varbūt netik tāds tik augsts lidojums, kā šai gadījumā, mēs tā domājam, ka izskan tajā Martas sirdī un prātā un tajā vārdos gluži nepateiktajā, bet tomēr nojaušamajā teikumā. Un Jēzus nesaka, paklausies, vai tu atceries, cik tev kilogramu ir svara, ko tu domā tagad pa ūdeni nākt, vai ne? Es esmu Dieva dēls, tu tak esi tikai cilvēks. Bet viņš saka, nāc! Un Pēters arī kāpj un nāk, un tajā brīdī tas dullums iziet no galvas, viņš redz, ka bet ko tad tagad? Un tad viņš sāk slīgt. Un ja es saku, nekas, nākamreiz jau būs labāk, varēs pa vienu soli vairāk spērt, vai kā, vai tik trenēties. Viņš saka, kāpēc tu šaubījies, mazticīgais? Te ir tā varonīgās ticības īpašā zona, ja tā varētu teikt. Es, ka viņš dievišķi bija, varētu tā teikt, kā Pēters tikai cilvēcisks. Jā, bet viņš tajā brīdī, viņš nevis kaut kā tā saprotoši, labi jau bija, tu labi sāki, bet viņš ar pārmetumu. Kāpēc tu šaubījies? Bet kā lai nešaubās, tas ir skaidrs. Tas jau likās tāds ticības varoņdarbs, jau tas viņa solis pār laivas malai jau likās. Neprāta solis. Kurš no mums laivā sēdētājs pateikt, Pēter, pabēģini tad, ja pestītājs saka. Diez vai kāds no mums te tāds atrastos. Es protams, nezinu, mēs nevarējām būt, un tas ir tāda nereāla situācija. Bet padomāsim, bet ka vēl ņem un kāpju viens. Drīzāk kāds viņu aiz drēbēm vilktu atpakaļ. Teikt, kur tu? Tur tak ūdens ir. Lūk, bet tur ir kaut kas no šīm lietām, kas ir pilnīgi pretējs, kur mūsu cilvēciskais prāts, viņam te ir, viņš vienkārši tas sašķīst. Viņš jau vispār tik lēti nesašķīst. Es domāju, katrs no mums ir pieķēris sevi pie tā, ka tās šaubas un pēkšņā mazticība, pat tad, kad ir bijis kaut kāds tāds, ļoti augsts lidojums, tā liekas, ja? Tas prāts vēl kā atpakaļ, viņš saka, kā? Dievam viss lietas, jā, bet te viens ir 4 dienas kapā, viņš jau ir sācis strūdēt. Iedomāsimies, viņam sirds ir apstājusies, smadzenes viņam viss ir putrā, visi nervi ir miruši, kas viņam varbūt ir ādas šūnas vēl dzīves, varbūt, ja? Kas vēl varētu būt no šūna, kas zina bioloģiju, tie varētu uzreiz mums izstāstīt. Un jo vairāk tu zini, jo neiespējamāk tas ir. Un es domāju, ka es esmu sev pieķēris pie tā kādreiz, arī savās lūkšanās, kur tas veselais saprāts sauktais. Viņš tik labi viss tā iegroz, ka tur jau, patiesībā sakot, mēs nevaram nemaz pat lūgt par to īsti. Un es domāju, tas ir visiem mums. Ka šeit mūsu tā sauktais veselais saprāts stāv pretī Dievam, Dieva varenībai, un cik īs ir tas brīdis, jāteic, tas augstais lidojums ir bijis gluži kā kādreiz vista vai gailis var kaut kur uzlaisties, nezinu, kādā izmisumā drusku augstāk, bet lidotājs jau viņš nav. Un tāda, pat mēs tai visaugstākajā savā izpaudumā
Nu, tā tad, un pēc tam, ir tās šaubas un atgriež tas veselais saprāts, bet kas ir labi, un tā ir, ko mēs runājam, tā labā vēsts mums. Viņa neiekrīt neticībā, bet tas pamats, kur viņa paliek, Marta, ir ticības apliecinājums. Un mēs runājam par to, ka tas sasaucas ar varbūt to sākuma neizteikto lūgumu, kad viņi sūta pie Jēzus un saka, skolotāji, tas, ko tu mīli, guļ slims, un pat nesaka, ko tad darīt. Tad tāpat arī šeit, tad tas pamats paliek, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē, vai kas nāk pasaulē. Nu, lūk, tā tad, jā, ja mēs paliekam pie tā ticības pamata, kas ir, jāteic, pie ticības apliecības, pie ticības apliecinājuma, neļaujam sev nokrist zemāk šaubām izpostīt šo te stipro pamatu, tad būs tā kā pestītājs saka, es neteicu, ka tu redzēsi vēl lielākas lietas. Tic, jā. Nu, lūk. Marija pasaka šo ticības apliecinājumu un to pateikusi, Marta, piedošana, jā, to pateikusi viņa aizgāja, pasauc savu māsu Mariju un tai slepus sacīja, skolotājs ir klāt un sauc tevi. Nu, redziet, atkal šī konspirācija slepus sacīja. Viņi to dzirdēja, tūlīt piecēlās un gāja pie viņa. Jēzus vēl nebija ienācis ciemā, bet kavējās tanī vietā, kur Marta viņu bija satikusi. Tad no jūdi, kas bija namā un mierināja Mariju, redzēdami, ka viņa ātri pieceļas un iziet, sekoja viņai domādami, ka viņa iet uz kapu, lai tur raudātu. Tad Marija nonāca tur, kur bija Jēzus, un viņu ieraudzīja, tā krita viņam pie kājām sacīdama. Kungs, ja tu būtu bijis šeit, tad mans brālis nebūtu nomiris. Nu, tik tālu pagaidām. Un tad mēs redzam, ka tur turpinās, kā es vērstu uzmanību, tāda slepenība. Un kāpēc? Tāpēc, ka, Jēzus dzīvība bija, kā cilvēki domāja, apdraudēta. Viņi gāja uz Betāniju, un pēdējie vārdi, ko teica mācekļi, kas mums ir pateikti, Toms saka, iesim arī mēs un mirsim līdz ar viņu. Viņi domāja, ka viņi iet, pilnīgi drošā nāve. Tāpēc ir šī konspirācija, tāpēc tās pusslepenā sūtīšana pie Jēzus ar tādu ziņu, pat nenosaucot vārdā, tas, ko tu mīli, tas guļ slims. Un tagad arī Jēzus tā stāvēšana ārā un nenākšana iekšā, vai Jēzus kādu no mācekļiem bija aizsūtījis, vai kāds no tiem Martas palīgiem bija to redzējis. To mēs nezinām, bet viņš negāja arī iekšā un tā kā turpinās it kā šis apdraudējums tās krusta. Jā. Tur jau, vienkārši no sadzviska lieta. Tātad Marija gāja, izgāja ārā, un tad jūdi, kas bija viņu nama, tad sekoja viņai. Jā. Lai redzētu, ko viņa darīs. Kas tas pa gaļiņas, nesaprotu. Viņi domāja, ka viņi iet uz kapu raudāt. Kas? Tāpēc jāiet. Nē, viņi visi kopā iet, tas ir dabiski, ka viņi ir nākuši mierināt. Es tā saprotu, ka viņi gāja, viņi līdzi. Jā. Es domāju, ka viņi izskatās tā, ka viņi zinkarības dēļ gāja viņi līdzi. Nē. Te ir tieši teikts, kur viņi saka, domādami, ka viņa iet uz kapu, lai tur raudātu. Jo, tas ir tā, acīm redzot, tas jau nebija vienreiz tā, ka viņi gāja pie kapu un raud. Droši vien, ka tur bija reizi pa reizē jau šāds gājiens bija noticis. Tā ir tā sadzīviskā lieta. Proti, ja radinieki iet raudāt, kā ir, piemēram,
tādās kārtīgās krievu bērēs. Tagad nomirs, piemēram, pieņemsim vīrs. Un kā ir kārtīgi sievai jārauda pie kapa? Viņai pat ir gandrīz vai jālec kapā. Jūs esat to redzējis? Nē, es to esmu to redzējis. Un gandrīz vai jālec kapā, un tad ir vesela svīta, kas viņu tur. Tas ir, es nesaku, ka tas notiek visās bērēs, bet tas ir, teiksim, tāda mentalitāte, tas ir raksturīgi, teiksim, tādā veidā, tas ir, un tas pat kādreiz pārsteidz, ka tik ļoti raud un jau, metīsies kapā, un tikko kaps ir aizbērdz, reiz ir miers un viss, un iesim, tur mums ir maizītes sasmērēts, mīļiet, ciemiņi nāciet, ja. Pat līdz tam, teiksim, kādreiz ir tas pārsteigums, bet tas ir, tas ir viņu arī, tā ir tā, viņu vide, tā ir tā austrumnieku, tā ir tradīcija, viņi iet mierināt. Tas ir, viņi nevar laist vienu cilvēku kaut kādās bēdās un tā. Viņš ir, maz ko, kas tur var notikt. Gribēja kaut ko? Edgars. Tas ir tā kā tradīcija, tad sanāk, tas nav tā kā uzspēlēts, tas tā kā paties, vai tas ir abi. Labi, iesim tad šajā tēmā drusku dziļāk. Te ir divas lietas. Cik dziļi iet iekšā tradīcija un pieklājība? Ja? Piemēram, mēs varētu vaicāt, cik ļoti nopietni domā amerikāņi prasīdami, kā tev iet? Un cik nopietni viņi domā sacīdami nice to see you. Jā, vai viņu smaidīšana uz visiem 22 zobiem. 32 vēl, es neesmu vēl nevienu dzirdējis, kuram būtu 32. Bijuši pat tad, kad viņam bija visi. Tas ir maksimums, kas ir iespējams, bet es vēl tādu cilvēku neesmu sastapis. Tas ir tikai grāmatās raksta, ka 32. Bet varbūt, ka kādam ir, un es jau jūtu, ka daži mēģina ar mēli skaitīt. Jā, tas ir vienmēr, kad sāk šito tēmu, tad tas tā notiek. Lūk, tātad, te ir tas jautājums, ja, vai tā pieklājība ir tukša un nevajadzīga? Nē. Vai viņa ir liekulīga? Neatbildēsim uz šo jautājumu, bet tas sākas jau pie tādām ļoti vienkāršām lietām. Bet tās ir tikai tādas ikdienas lietas. Bet ja tā situācija tiešām ir ārkārtīgi smaga, ir kādreiz cilvēks tik, un to tie austrumnieki ir zinājuši, ka viņš kādreiz tik ļoti saturas, ka viņam pat neviena asara nenāk, ka viņam ir notikušas lielas bēdas, viņam pat asara nenāk. Bet cik tas kādreiz slikti, pat varbūt tam beidzas tam cilvēkam, ka viņš beigās ir tā kā sagrauts. Bet, ka viņš izraudās, tad viņš atkal tā kā, viņam paliek vieglāk. Un tagad ir tā, lai varētu šo te lietu nodrošināt, austrumnieki tādos ļoti skumjos brīžos ir cilvēki, kuri palīdz tev. Raudātājs, sievas, piemēram. Atkarībā no rocības tu attaicini 1, 2, 6 vai 12. Teiksim, ka tāds viens vaimanāt varbūt nepavelcies līdzi. Bet, kad tu redz, ka tāds liels pulks jau vaimanā, kādi 6 vai 12, tad varbūt ir nācies sev pieķert, ka tu īsti pat nesaproti, pa ko viņi vaimanā, bet tev jau var tā kā asaras riešas acīs. Vai kad tu skaties amerikāņu komēdiju, un tu īsti nesaproti, par ko būtu jāsmejas, bet kad tu dzirdi, ka fonā smejas, tad reizēm arī tevi izlauž smieklu, vai ne? Tas ir tā, ka tur ir kaut kādas lietas, kas notiek tādā tīri, tādā kopējas norises veidā. Ja?
Ka redzot šo ārējo formu, tev pēkšņi, un tev tiešām tās sirds arī līdzi atverās. Viņi tiešām arī atverās. Un tagad, cik tas ir īsti, cik tas ir neīsti, vai kā tur ļoti grūti to ir, bet tā ir liela palīdzība tiem cilvēkiem, tanī ziņā. Un, protams, ka kādreiz ir tā, cilvēks ir kaut kādās skumjās, un kādreiz viņš ir ļoti lielā izmisumā. Vai viņš grib kādu redzēt tad? Negrib redzēt nevienu viņš tad. Bet viņu nedrīkst atstāt vienu. Nekādā gadījumā viņu nedrīkst atstāt vienu. Viņam vajag nelikt mieru, viņam vajag uzmākties ar savu uzmanību, ar savu vilkt viņu līdzi, kaut ko darīt, un viņš iekustās. Viņš iekustās. Un tā ir tāda savstarpēja palīdzība, kas ir pamatota tik tiešām arī tādā labi apdomātā līdzjūtībā un gatavībā iesaistīties. Ja? Tā kā tanī ziņā tur nav nekas tāds, ka mēs varētu teikt, tā ir tikai tā tukša lieklī vai kā, to mēs nevaram to robežu novilkt. Bet tur ir kaut kāda arī tai tradīcijā un tai pieklājībā ir kaut kas ļoti svarīgs. To es gribēju teikt. Ja? Kaut kas... Svarīgais ir ideja. Ir laba ideja. Jā, un tur ir, bet tur arī, protams, ir tā, ka ir cilvēki, kas viņi ir gatavi būt līdzjūtīgi, viņi arī prot taktiski to savu līdzjūtību vai savu palīdzību izrādīt. Jo, ko tad tam cilvēkam, kurš ir sērās, pateikt, ko tu uztraucies, viss jau būs labi. Tas nepalīdz. Tas nepalīdz. Bet raudiet kopā ar raudošajiem, smejieties kopā ar, mēs par tiem smiekliem ar tad drusku pieminējam, ja, tā kā, un tas kaut kā tam cilvēkam palīdz, jo tad, kad tu esi kopā ar viņu arī paraudājis un pavaimanājis un paskumis, tad viņš arī reizē ar tevi var vieglāk iziet kaut kādā atkal tādā normālā dzīvē. Tā kā es domāju, ka tas ir, tāpēc es par tām krievu bēriem runāju, ne jau tāpēc, bet tas tāpēc, ka tas ir tā tradīcija, tur ir palikusi. Jā, vairāk uz austrumiem. Mums latviešiem tas šķiet kaut kā, kā tā, tur tā, labi, ka tur, kā apkampi izsaka līdzjūtību, kaut kā, latvieši ar to kaut kā tur tā, mēģina tikt galā un droši vien, ka tiek, kaut kā, tā, jā. Bet tas ir ļoti labi domāts un tas patiesībā sakot šī arī sērošanas un līdzjūtības pieklājības tāda tradīcija, kas austrumos ir, viņi var likties mums tāda savādi, jo mēs viņu neredzam te apkārt tādu. Bet austrumniekiem, kas vispār ir ļoti karstasinīgi cilvēki, iedomājieties tagad tā, mums vēsajiem, mēs kaut kā sevī to, kaut kā jāteic, vieglāk arī varam to lietu tā kā pārdzīvot. Bet nē, nav tā, ka mēs vieglāk varam pārdzīvot, bet mums arī ir tā, ka mums pietiek ar mazāk vārdiem. Mums pietiek ar maz. Mums pietiek ar mazāk vārdiem. Un mēs saprotam, ka tas ir ļoti daudz jau. Jā. Arī tas ir. Bet arī tā, iedomājieties, mums esot tomēr tādiem emocionāli, mēs tā kā vairāk tā kā ziemeļnieki vai kaut kā tā. Arī tās lietas, kas mums iekšēnē notiek, viņas notiek drusku citādāk nekā tiem austrumniekiem. Un iedomājieties, ka tagad tas austrumnieks, kuram tas uzreiz ir viņš, kā saka, augstu kalnos ūdens sāk vārīties pie cik grādiem? Pie 80 vai ne, kaut kur tā, ja? Daudz ātrāk sāk vārīties, bet viņš nav karsts, vai ne, te būs grūti uzvārīt. Bet, varbūt tas nav tāds labs piemērs, bet tā, ja ir kaut kā emocionalitāte ļoti ātrāk izpauž, viņi karstasinīgi, ja? Un viņam tagad sevī tas viss ir jānotur. Un sevī tas viss jāsagremo. Tur vajag daudz vairāk ieguldīt, lai tas notiek mierīgāk. Bet
pagājušā Bībeles stundā, jau kurā tu biji tāda, kur mūsu tēva kaut kā dzietas, tur bijuši, ka Kristies ir nāvi draugs. Un tu iznāk, ka tā lielā daļa ir neticīgi, tā sanāk. Nu, redziet, tas, ka viņi ir draugs, nu, tas ir jāzina, protams, kā viņi dziedājuši, ka, protams, nu, ka mēs saprotam un ticam, ka, nu, ko Kristus ir teicis, es esmu augšām celšanās un dzīvība, bet tā miršana jau vienalga ir miršana, un viņa vienalga ir nedabiska, un viņa pretēji dzīvībai, un viņi ir, nu, katrs viņu kaut kā pārdzīvot citādāk, un tas ir pilnīgi normāli, kad cilvēks arī skumst par otra aiziešanu. Nu jā, viņš zina, ka viņš ir. Viņš nonāks debesīs. Bet, nu, ir tā, es to salīdzinu ar kājas salaušanu. Ernests nesen salauz kāju. Tā bija, vai ne? Jā, nesen salauz kāju. Tagad tā, kājas auga pa cik ilgu laiku? 4 mēneši. Ja? Bet, nu tā, tās aktuālās sāpes bija cik? 3-4 nedēļas. Nu, apmēram tā sāk dzīt jau 3-4 nedēļu laikā, vai ne? Nu, kāpēc to prasu tā? Tāpēc, ka ar kājas salūšanu ir kaut kā tā līdzīgi. Ka tu zini, ka viņa sadzīs. Tu zini, ka tev vairs nesāpēs pēc 3 mēnešiem. Bet tad, kad kāja ir salauzta un sāp, tad viņa sāp. Vai ne? Tu, protams, vari priecāties par to, ka tas reiz pāries, ka tas neizbēgami pāries, bet viņa sāp. Un vēl jau vairāk, ka tev dzīves gabals tiek atrauts kāds cilvēks, ar kur tu kopā esi saudzis. Jā, tas ir sāpīgi. Jā. Nu jā. Jā, to jau arī tā Marta jau zina, ka tur mūžībā viņa ar brāli tiksies. Bet tas viss ir tik vēl visās tajās sērās, kas ir 4 dienas, tās sēras ir sērotas. Un nevis vienatnē kaut kur vai apkampjot māsiņu un notraucot kādu asaru un papuņķojoties, kā tas pieklājas šajās lietās. Bet, ar vaimanātājiem, ar mierinātājiem, vai, ko jūs nabadzīts tagad darīsiet. Viss tie stāsti, visi tie teksti un tādā veidā. Tas ir diezgan kurināts un sildīts. Un dabiski, ka tajā brīdī ļoti svarīgi ir, ka ir miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu. Par visu mūsu. Un, protams, ka viņa to tā kā tic, un tā ir tā ticības apliecība, ko viņa arī pasaka. Viņa vairs nemēģina lidot, jā? Viņa jau ir tā kā nolaidusies lejā, bet zemāk viņa arī nelaidīsies, jā? Un par to tas stāsts ir, un tāpēc tie vaimanātāji, mums iznāca par to tradīciju, un tieši, es domāju, labi, ka mēs to izrunājam, varbūt, jā, tādā ziņā, ka mēs to pieminējām, jo, lai nerastos kādi pārpratumi, ka tur ir tāda, lai mēs nesāktu tiesāt šos cilvēkus, ka varbūt tā bija tikai tāda liekulība, varbūt vienkārši garšoja tur tie rosoli, kas tur bija, un tas vīns, kas tur arī bija, tur, un tā. Jā. Jā. Bet tur ir daudz kas labs, un senajās tautās, kur jau tas dzīves ritms jau bija pavisam citāds, senos laikos, ko mēs zinām, kā bija pie mūsu senčiem. Lūk, un tagad viņa ceļas augšā, un droši vien viņa pirmo reizi iet raudāt pie kapa. Un te mēs atkal, protams, varētu arī tādu tēmu, tikai mēs viņā neiedziļināsimies. Bet cik arī tāda, svarīga cilvēkiem arī ar mūžīgo dzīvību, cerību un uz mūžīgo dzīvību, tomēr tā vieta, kur viņi piemin savus mirušos. Ir kapu vietiņa, kur aiziet un pieminēt. Es tikai to pieminēšu. Es tajā neiedziļināšos, jo, varbūt, ka tas būtu lieki.
Bet tā tomēr ir tāda, arī cilvēkiem svarīga lieta, un tajā laikā ar tas bija īpaši svarīgi. Bet, ko vienmēr svarīgi atcerēties? To, varbūt es nezinu, cik tas ir tā milzīgi uzticam vai kā, bet tad, kad mēģināja zinātniski pierādīt to, ka nekāda dieva nav, mēģināja arī pierādīt, ka ir bijis tāds periods, kad cilvēki nav bijuši apgrūtināti ar reliģiju. Kaut kāds senos laikos, kad dievs faktiski ir izdomāts no pērkona un zibens un pērkona, kā to teica tā Dostojevska ģimnāzijas no brāļiem Karamāzoviem, ja? Ka mēs zinām, ka dievs ir no pērkona un zibens, ja? Un tā vispār tā doma, tāda redz. Ka viens kaut ir bijuši kaut kādi periodi, kad cilvēks bijis nereliģijos, ka viņā nav bijuši priekšstati par aizkapa dzīvi vai kaut ko tur tādu. Protams, pie lietas tagad ķeras arheologi. Un viņi roku un atrod tur tādas kapa vietas un šādas kapa vietas un tādas apbedījumus un šādus un visādus. Un tad viņiem kaut kā tas ir jāinterpretē. Tas, ko viņi tur redz, tur kaulus, viņi redz kādas lietas, kas tur klāt pieliktas, kaut kādas vēl tur, tie apbedījumi kādi, viņi tur ir. Un beigās viņi saka, ka viņi nav atraduši tādu vietu, kur nesot šī reliģiskā māņticība bijusi līdzi, nevienu tādu apbedījumu. Nevienu. Vissanāko apbedījumu, ko viņi redzējuši, tur vienmēr ir ar mūžīgās dzīvības. Tā viņi nesaka, bet tas ir ar kaut kādu priekšstatu par to, ka pēc nāves turpinās vēl, ka ar to vēl nebeidzas. Tas ir pilnīgi visā cilvēcē, absolūti sen, un tie apbedījumi un kapi to tā kā norāda un tā. Bet šeit kapa vieta varbūt būtu tā svarīgāka vēl no citas puses. Ir mūsu ticības apliecībā pieminēts, ka Kristus ir guldīts kapā. Un augšām celšanos stāstiem vienmēr centrālā lieta ir tā liecība par tukšo kapu. Par to, kas tai tukšā kapā notika, par to, kāds tas kaps bija, un par to, kāda tur bija sardze pielikt ap to kapu. Tur ir ļoti daudz, tas ir tās pirmās augšām celšanās norādes mums nāk no šī stāsta par tukšo kapu. Un tādā ziņā mēs varam teikt, ka, protams, lācis ar augšām celšanu sasaucas ar mūsu kunga Jēzus Kristus pašu augšām celšanos. Jo lācis ar augšām celšanu ir tikai zīme tam, ko viņš ir teicis. Tāds iedrošinājums tam, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz viņu, tas dzīvos, kaut arī tas būtu miris. Un kas dzīvo un tic uz viņu, tas nemirs nemūžam. Līdz ar to šim lācis ar kapu stāstam ir ļoti daudz tāda līdzība. Tā bija ala. Tur ar priekšā bija akmens aizvelts, kā mēs to lasīsim. Arī tad, kad Lācars iznāca, viņš bija autosietīts, tāpat kā pestītājs ar tik autosietīts. Viņš iznāca no kapa dzīves. Un viņa augšām celšanās nepārliecināja Jēzus pretiniekus. Viņi nekļūtu ticīgi, viņi teica, ārprāts. Kā mēs varējām neticēt? Viņš taču ir augšām celšanās un dzīvība. Vienīgais, ko viņi teica, šis viltnieks dzīves būdams bija teicis, ka viņš mirs un 3. dienā augšām celsies. Kā tagad nenāk viņa, jo viņš jau nevar augšām, tas ir skaidrs, bet kā vēl nenāk viņa mācekļi, nenozog viņu un neizsludina, ka viņš ir augšām cēlies, tad šī pēdējā vilkšanās būtu lielāka kā tā iepriekšējā. Pieliksim sargus. Mēs redzam šo neticību jau ar tajā visā lācis ar augšām celšanas atmodināšanas stāstā. Beigās viņi grib nogalināt, arī nonāvēt Lācaru, jo viņu ieraugot, kā mēs te runājam iepriekš, un mēs par to vēl parunāsim, un es to atgādināšu vēl, viņas izskats bija pārliecinošs,
ka šis cilvēks tik tiešām ir no mirušiem augšām cēlies. Nu, kaut kā viņš tā izskatījās, ļoti pārliecinoši. Ka katrs, kas to redzēja, teica, jā, par šito gan to varētu teikt. Nu, lūk, Marija droši vien ir kopā ar Martu, un citiem jūdiem nevienreiz vien gājusi jau šajās dienās uz kapu, acīm redzot vēl, varbūt, ka tā ir ar tāda zīme, ka ja nu vēl iet pie kapa, lai raudātu, ka vēl nav gana nomierināta, vēl nav gana izsērojusi. Varbūt arī tās 4 dienas tur tā kā sakrājās. Nu kā, nevar jau, ja tu esi nācis kādu mierināt, tu pasties, viņš aizvien vēl raud un raud, bet tu pasties, pulkstenis jau ir 11, un tev tā kā jāiet mājās, Tu sit pa plecu un saka, gan jau būs labi, tā laikam nebūtu pareizi. Tā kā, tā varbūt, tad arī tādā veidā tā ilgā sērošana tur ir. Jā, kas tur ir bijis viss kopā? Tas ir tas jautājums, ko Edgars izvilk ārā. Cik tur ir īsts, cik neīsts, cik ir īsti neīsts un neīsti īsts, un cik tas viss ir kaut kādās proporcijās, kurā brīdī, tai vienā cilvēkā. Es tā vienkārši par sevi domājot, tā godīgi Dievu priekšā. To neviens nevar izšķirt. To cilvēks pats nevar izšķirt. Un kurā brīdī tas šķietam neīstais var tapt īsts un otrādi. Kaut kādā brīdī. Jo mums viss ir grēks, mums ir izēdis. Un tas īstais kopā ar grēku ir tādā sajukumā, ka tu nevar saprast. Un tas varbūt, visu mums ir jāņem vērā, vai ne, to visu? Protams. Lūk, tātad Mariju redzēdam, ka viņa ātri pieceļas un iziet, seko viņai. Martai viņi nesekoja. Kāpēc? Tāpēc, ka Marta jau rosījās. Droši vien cienastu gatavodama. Marija, kā ierasts, bija to labāko daļu izvēlējusies. Ja šeit uz šo te varētu to attiecināt, ja? Ka viņi sēdēja pie Jēzus kājām, tai skaidrs, viņa bija labāko daļu izvēlējusies, pestītājs to pateica. Marta bija sašutusi, kāpēc tu ļauj man vienai te kalpot un mana māsa neko nedara. Iespējams, ka tas nebija tikai toreiz. Iespējams, ka viņa tā vairāk sēdēja un māsa vairāk kalpoja. Bet, ka viņa piecēlās, visu to redzēja. Jo, ka Marta šurpu turpu staigādama, visu kaut ko kārtodama, pieceļās varbūt 10 reizes stundas laikā, tad skaidrs viņai kaut kādas tur darīšanas. Bet Marija laikam tur tā kā bija nost no tām visām lietām, un tāpēc viņi sekoja viņai. Mēs redzam, ka Marija tieši tos pašus vārdus saka, ko Marta, tikai. Kad Marija nonāca tur, kur bija Jēzus, un viņu ieraudzīja, tā krita viņam pie kājām. Tā ir būtiska atšķirība. Es nedomāju, ka tur bija tikai kaut kāda emocionalitāte. Bet māsas bija ļoti atšķirīgas, vai ne? Marta savu ticību izsaka, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kas nāk pasaulē.
Bet Marija krīt pie kājām. Viņas abas ir bēdīgas, viņas abas ir ļoti skumjas un satriektas ar brāļa nāvi, jo viņas taču sūtīja pie Jēzus ar cerību, ka tā nebūs, ka brālis nemirs, jo Jēzus taču viss var. Kāpēc, lai viņš to, kuru viņš mīl, un to viņas bija atgādinājuši viņam ar šiem vārdiem, tas, ko tu mīli, guļ slims, tas taču liekas tik dabiski. Jūs teicāt, ka viņas sūtīja ar cerību. Jā. Bet kāpēc arī tas notika vēlāk, jo ja viņas būtu sūtījušas ar ticību, varbūt tajā notikuma būtu savādāk. Viņām bija tikai tādā brīdī tā cerība. Es nezinu, vai tas būtu kaut ko mainījis Jēzus rīcībā. Ziniet, ir tā kādreiz, mēs visi tā kā vienmēr tā domā, kā tas ir? Vai Dievs, mēs zinām, Dievs, teiksim, vēlas, lai mēs lūdzam ar ticību, un ir daudz apsolījumu tieši šādai ticības lūgšanai. Tai pašā laikā, diez vai viņas arī tādā neticībā būtu sūtījuši, bet protams, ar tādu, cerību, pārliecību, ka viņš taču darīs, jo viņš to var. Tādā ziņā. Viņas bija gaidījuši labu iznākumu, bet tas iznākums bija slikts, un viņas abas bija satriektas. Un šeit viņa arī saka, kungs, ja tu būtu bijis šeit, tad mans brālis nebūtu nomiris. Un tad ir ļoti tādi grūti saprotami vārdi. Kad Jēzus redzēja raudam viņu un arī tos jūdus, kas bija atnākuši līdz ar viņu, viņš garā aizgrābts, satraukti teica. Tulkojums ir nevarības apliecinājums, bet tā ir. Mūsu tulkotājs, es nekritizēju šeit tulkotājs, jo es biju tas tulkotājs, un tā ir man nevarība arī. Satraukt teica, kur jūs viņu esat nolikuši? Tie viņam atbildēja, kungs, nāc un skaties. Jēzus raudāja. Tad jūdi sacīja, redzi, kā viņš to mīlēja. Daži no viņiem sacīja, vai viņš, kurš aklajam atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, lai arī šis nenomirtu. Redziet, cilvēku domāšana visur ir vienāda. Viņi visur ir vienāda. Te ir tāds ļoti grūts vārds, varbūt te ir citi tulkojumi 33. pantā par šo garā aizgrābts, satraukti teica. Kā ir vecajā tulkojumā bija? 33. pants. Jā. Tad Jēzus redzēdams viņu raudam un arī jūdus raudam, kas viņam bija sekojuši, gauži aizgrābts no skuma. Jā, varbūt ir vecais. Pavisam. Noskum pie sevis. Tur ir tāds rets darbības vārds, kas tikai 2 reizes lietots visā jaunajā derībā. Embrimaumai. Viņš ir, es tagad aizmirsu, kur ir tā otra vieta, ka viņš ir lietots garā enebrimēsato. Kas tas ir par vārdu? Tas ir vārds, kas tehniski un burtiski nozīmē sprauslāt kā zirgs.
Sprauslāt kā zirgs. Nopurināti. Brrr. Un ko mēs tagad varam saprast, kā to attiecināt uz cilvēku iekšēji? Tas nebija ārēji. Tas bija dvēselē. Turklāt, to visu lietu varbūt skaidrāk, varbūt neskaidrāk padara tas, redzēdams tātad Mariju raudam un arī tos jūdus raudam. Nu, te atkal pie mīļiem vaimanātājiem. Mēs jau te esam šo tēmu tā kā aizskāruši, bet ir ļoti zīmīga raksturvieta. Atcerieties, Jēzus modina Jaira meitiņu. Sinagogas priekšnieks Jairs ir aizsūtījis, aizskrējis pats pie Jēzus un par savu bērnu, kurš ir, tā kā nevar saprast, vai mīris, vai mirst. Un viņš saka, man meitiņa grasās nomirt, nāc. Un Jēzus tā kā, arī iet viņam līdzi. Un tad pēkšņi ir kaut kādi ļaudis, kas aiziet, saka, neapgrūtina mācītāji, tas bērns ir miris, viņš saka. Nocenzot, tas bērns jau tā kā bija nomiris, vai kā, un tur jau bija, kad viņi ierodas tajā namā, diez vai tas kaut kā bija noticis tā kā pa to laiku, kamēr tēvs Jēzu meklē. Atsaukt tur tie stabuļu spēlētāji, tur mūzika spēlē un vaimanātāji vaimanā, raudātāji, tie apraudātāji raud. Acīm redzot, viņi uzskatīja, viss jau tagad jau tur iet tā apraudāšana, tā kā jau, tā priekšbēru jau pēdējā fāze pirms bērēm, pirms viss, kapuroki jau droši vien. Un tur ir viss, un tur sēra mūzika spēlē, un tur ir tie vaimanātāji, tie raudātāji, sievas jau sasaukts, un viņš pēkšņi, Jēzus tak ir, viņš skrien tagad. Un viņš nesaka, tas bērns ir miris, viņš saka, viņa grasās mirt. Un tie skrien līdz kādi un pieskrien, kad viņš saka, neapgrūti, nomira, nomira. Un tagad, kas tagad notiek? Jēzus nāk tai namā, un viņš tagad liek visi, viņš saka, neraudiet, tā meitene guļ. Un kas tagad, ko tie vaimanātāji? Kāda ir tā reakcija? Viņi izsmēja. Viņi iergājās pa viņu. Pagā, vai tā jūs pat tā pa īstam raudājāt? To ir grūti saprast, kas notiek tai cilvēku sirdī. Cik pretrunīgi ir tā. Tas tikai parāda, ka tie notikuma apraksti, viņi ir tik ļoti īsti un precīzi, ka viņi nav tā kā, tā gribētu smuki uzrakstīt, tad jau citādi rakstītu, vai ne? Bet, ka tur tiešām pēkšņi šie sērotāji, viņi sāk smieties. Ko tu? Tad viņš izdzen ārā viss un saka, meitiņi, celies augšā. Talita kumī. Un bērns piecēlās. Saka, dodiet viņai ēst. Redziet, un tagad tas viss, tas ir tas jautājums par tiem sērotājiem, ja? Cik tu pie vislabākās gribēšanas vari tik tiešām pa īstam noskumt? Cik tu pie vislabākās gribēšanas vari pa īstam tā
līdzi just. Ja tev nav Dievs satriecis un devis kaut kā, nu tiešām, tad, kad tu nedomā, man jāpacenšas. Jo Jēzus, te ir sacīts, redzēdams Mariju raudam, viņa raud pa īstam, tur nav nekāda šaubu. Un arī tos jūdus, kas 4 dienas jau ir raud, tad, kad 4. dienu viņi vēl aizvien raud. Un tagad šis vārds, kas ir saistīts kā tādu noskurināšanos. Un tas ir mums neatbildami, patiesībā sakot, bet tas var būt, gan redzot to neīstumu, gan redzot to īstumu reizē, ka tas ir to Jēzus dvēseli tik ārkārtīgi satricinājis, ka, viņš tad garā satriekts. Te ir tas, jā. Taraksen hjauton. Tas ir tā kā sevī vai sevi satriecis. Tas taraso ir, tāds satriektības vārds. Viņš nav tāds tik daudz skumju, tik daudz tādu, bet kā to interpretēt, to ainu visu, kā to latviski iztulkot, tur, līdz nāvei bija tur, kur bija līdz nāvei, tur ir tā sacīts, man dvēseli ir noskumusi līdz nāvei, kur Jēzus Ģedzemanas dārzā to saka, tur tā arī ir rakstīts. Te ir tā situācija ir ļoti tāda, viņu nevar vienkārši iztulkot, viņa nav vienkārša. Redzot Mariju raudam un redzot arī tos, kas ar līdzi asaras slauku un 4. dienu, un cik tas ir pa īstam. Ko mēs par to varam pateikt, vai ne, Andri? Mēs neko daudz nevaram par to tur spriest un pateikt. Bet tur ir normāls pārtulkot. Man šeit to labi. Jā, tā mēs arī gribējām, lai tas latviskais teksts izlasa viņu un nekur neaizķeries, ka tev kaut kas neskaidrs. Viss skaidrs. Tātad mēs esam sasnieguši vajadzīgo efektu. Jo tur, kur ir ļoti grūti tulkojams, ja tās grūtības parādīsies tulkojumā un visas tās nianses kaut kādas, tad cilvēks sāks domāt, tur viņas tas tulkojums neapmierinās, viņi nesapratīs. Bet, ja var saprast, man ir prieks dzirdēt. Tā. Bet Bībeles stundā mums pie tā ir jāiet dziļāk, jo tur tiešām tas teksts ir ļoti neparasts. 38. pantā ir tas tālāk. Jā. Paskaidrot, kas tas bija. Kā tas bija? Kā tur ir tajā tulkojumā? Tad Jēzus atkal sirdī aizgrābts, nāk pie kapa. Jā. Šeit ir vēl aizvien aizgrābts, tas atkal nav, tas tā. Mēs, lai būtu mierīgāk, lai būtu saprotamāk. Vai tas ir tas, kas tur rakstīts, tas ir jautājums, bet, tā tas notika, jā. Lūk, jo tur atkal ir otrais viņš tiek satraucs. Par ko? Par to, ka saka, redz, kā viņš to mīl. Kāpēc viņš nenāca, ko? Kur te viņš bija, ko? Viņš, kas aklo. Mēs zinām, par ko viņi gribēja grib nosist, vai ne? Par to, ka viņš to aklo bija. Bet tur ir atkal, ka to dzirdot, viņš atkal skurinājās. Atkal bija tā nesaprotamā emocija, kas patiesībā sakot, nav vienkārši, tā ir, kā te, redz kādas bēdas, bet redzot to visu ļoti spraigo un to, ko mēs te risinājām, cik tas ir īsti, neīsti un neīsti īsti, ja? Tas viss no tā pulka.
Un viņš taču sirdis redz. Viņš taču visu redz. Un, tas drīzāk liecina, ka tur nav, tā vienkārši tāda viennozīmīga tāda, viņa raud Jēzus ar tur tā kā raud līdz, bet redzēdams tos cilvēks, jo viņš jau neraud par Lācaru tik daudz. Šajā gadījumā, tā emocija nav par Lācaru. Raudāšana, jā. Bet, lūk. Mēs tūlīt lasām tālāk, jā. Tātad viņš satraukti teica, kur jūs viņu esat nolikuši? Tie viņam atbildēja, kungs, nāc un skaties. Atcīmredzot, viņi ir pienākuši, un tad Jēzus raudāja. Te ir... Starp raudāšanu, kā raudāja Marija, un kā raudāja tie jūdi, kas viņu pavadīja, un kā raudāja Jēzus, šeit ir atšķirība. Tulkojumā viņa nav. Un tulkojumā nav latviešu valodas citas izjūtas dēļ. Krieviski to varētu tulkot просто злился. Un tā arī laikam sinodālijā tas ir. Skot, viņam noritēja asara. Tā nebija tāda raudāšana, ka viņš sāk tur raudāt, vaimanāt vai kā. Bet, latviski to nevar tā labi iztulkot. Nē, to mēs saprotam, jā. Mēs par to runāsim tālāk, bet es runāju tagad par to ainu. Ka tas nebija, ka viņš tur sāka tur raudāt vai kā, bet, viņam sāk tecēt asaras. Tā varētu teikt. Sāk tecēt asaras. Tas ir tik dziļi iekšēji satriektība, ja, kas sprākst asaras ārā. Tā nebija raudāšana balsī, bet tas bija tā, kad acīs izsprākst asaras. Vai sāk riesties vai tecēt, tā. Jā, noritēja asara, tā varētu to teikt. Bet te mēs nonākam pie tā ļoti svarīgā. Šajos visā šajā aprakstā Jānis atklāja mums Jēzus sirdi. Cik mēs varam to ieskatīties no šādām ārējām šķietami lietām. Kas notiek tur iekšā? Kā es teicu, šis notikums ļoti sarežģīts, viņš nav vienkāršs notikums, tādā arī tīri izpratnes ziņā. Un zinot, kā tas mēdz būt, tādos brīžos viņu nevajadzētu arī vienkāršot. Tā visa cilvēku nelaime, kas grēka dēļ ir pasaulē. Ciešanas, skumjas. Jā, arī kaut kas no neīstuma un liekulības. Ticība, neticība. Grēks un ļaunums. Un beigās nāve. Ja tā to redz viss kopā, visas šīs lietas kopā, viņas plēš pušu Jēzus sirdī, ja tā var teikt. Un varbūt, ka tā ir ar kaut kādu norāde uz viņa krusta nāvi tanī ziņā, ka visticamāk šī sirds arī to neizturēja pie krusta. Viņš nenomira, kā viss krustā sistie, ar asfiksiju, jeb nosmakšanu, kur vairs nevar noturēt ķermeni un plaušas vairs nevar ievilkt gaisu, jo kurus nosprosto. Tas ir tas, kā mira pie krusta. Viņš nomira no viņa sirds lūza. Jā, mēs teiktu,
sirds plīsums, jā, sirds muskuļi. Infarkts, jā, tā. Jā. Tas ir visticamāk, jo viņš nomira tik ātri, ka viss brīnījās, bet tas ārkārtīgais, tā līdzjūtība un tas smagums, tas grēka smagums un tas pasaules briesmīgā bezcerība, kur pasaule pati pa sevi, viņi tur ir, bez Dieva apsolījuma, bez Kristus viņi tur ir. Viņi jau nav ar cerību. Tomēr. Gan viss būs labi, nebūs labi. Bez Kristus nebūs labi. Ka šī ārkārtīgais šis saspringums, kur tagad, Jānis tik paman un citār paman, viņam acīs izsprāgst vai sariežas asaras. Bet ko tad, kas tur skan te dažiem? Vai viņš, kurš akliem atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, ka viņš nenomir? Jūdis redz, kā viņš to mīlēja. Ko tā viņš nenāca? Apmēram tā. Kur tā viņš bija, kad viņu vajadzēja? Kāpēc viņš to neizdarīja? Viņš jau var izdarīt no attālumu, ja jau viņš ir tas, kas viņš ir. Viņš viņa acīs tā tad neizskatās diezko labi. Ne mācekļu acīs ar savu kavēšanos, ne Martas acīs, ne Marijas acīs, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu noies, ne Jūdu acīs. Vai šis, kurš visu kaut ko var? Kāpēc viņš tad neizdarīja ko? Un te ir atkal tas, ko mēs varētu teikt, tāda, ja tā drīkst teikt, un to tā sauc, un teologi sauc, un es pat biju sadomājis par to savu doktora disertāciju rakstīt, pat sāku tā kā rakstīt, par ironiju. Ironija nozīmē, kad kāds izliekas vājāks, dumāks, lai pēc tam gūtu virsroku. Viņš taču atdeva savu ganu. Viņš mācīja atdeva ganu. Jā, tas viss ir. Bet tas, ja viņš ir tas, kurš to visu tiešām varēja, bet šķiet, ka nē šai brīdī. Tas parādās tā kā tādā ironiskā veidā. Viņš, kur visu var, izrādās, te nav varējis. Viņš, kurš dod cerību nav attaisnojis. Bet ne jau tāpēc, ka viņš nevarētu, bet viņš ir sevi ierobežojis tajā ceļā uz krustu, un cilvēki to nesaprot. Viņu, ja tā varētu sacīt, ironija būtu, ja kāds, piemēram, ja kādam tur, piemēram, pateikt, kāpēc tu tā nedari, un viņš teiktu, es jau esmu visdumākais un visšvakākais, un es jau neko nezinu, tā ir ironija. Protams, tas ironijas veids. Un Jēzus šeit to cilvēku acīs, tā liekas, tā nav ironija, ko viņš tā izsaka, bet tas ir tas notikums. Ja mēs drīkstam tā saukt, tas nav labs vārds, jo vispār ironija pat par sevi ļoti negatīvs vārds. Parasti. Bet Jāņa evaņģēlijā tas visu laiku iet cauri. Visu laiku. Sākot ar kāzām Kānas Galilejā. Viņš ir atnācis izdzēris vīnu. Paga. Piedaudzījās. Jā, piedaudzījās. Šeit. Paga. Uzmanīgāk. Mierīgāk. Bet mēs esam tie, kas, tā saprotam lietas. Mēs jau mēs lasām Bībelē, mēs zinām, ar ko tas beidzās. Vai ne? Mēs taču tādi neesam. Jo mēs taču zinām, ka Jēzus, un jau 100 reizes to esam dzirdējuši, ka Jēzus pieies pie kapa un teiks, Lācars nāc ārā un viņš iznāks. Kā tu viņi neticēja? Viņiem vēl redzēt, Jāņa evaņģēlijs nebija uzrakstīts. Viņiem tas bija mirkli pirms.
Viņš ir nomirt, tāpēc tik ātri dēļ saviem mācekļiem. Ātri viņš nomirt, tāpēc, ka viņa sirds neizturēja tās sāpes un skumjas par pasaules grēkiem. Nu, lūk. Un tagad, kad viņi to saka, vai viņš, kurš aklajam atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, ka šis nenomirtu. Un tad Jēzus, šeit ir tā gludi vēl aizvien aizgrābs, un tā kā, lai turpinās tas skumjas tās, bet patiesībā atkal no jauna, palina, atkal. Tas atkal izraisa viņā šīs pašas jūtas. Un tad Jēzus dara. Tad Jēzus vēl aizvien aizgrābts, atkal satraukts iekšēji, nāk uz kapu. Tā bija ala, kurai priekšā bija nolikts akmens. Jēzus sacīja, noceliet akmeni. Marta, mirušā māsa, viņam sacīja, kungs, viņš jau ož, jo ir jau 4. diena. Marta visās lietās ir saimnieciska un saprātīga sieviete viscaur. Un viņai vārds ir Marta, proti kundze. Jēzus viņai sacīja, vai es neteicu tev, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu godību. Tad tie nocēla akmeni, un Jēzus pacēlis acis augšup teica, Tēvs, pateicos tev, ka tu man uzklausīji. Es zināju, ka tu man vienmēr uzklausi, bet to es sacīju šī ļaužu pūļa dēļ, kas visapkārt, lai viņi ticētu, ka tu mani esi sūtījis. To teicis, viņš varenā balsī kliedza, sauc te teikt, Lācar nāc ārā. Un mirušais iznāca, kājas un rokas tam bija sasaistīts saitēm un seja aptīta ar sviedrautu. Tad Jēzus ļaudīm sacīja, atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet. Nu, redziet, šis atrisinājums ir atkal pēc tā veida, kā Jēzus rīkojās. Nu pat pieminējām kāzas Galilejas Kānā. Visi domāja, ka Jēzus ir pavisam sliktais. Atnāca Marijas dēls ar saviem 5 draugiem un izdzēra visu vīnu. Un tie 5 atnāca neaicināti, starp citu. Kas jau, protams, nekas pats par sevi nebūtu, bet rezultāts ir tāds. Un Jēzus ir sliktais, un viņš ir savas mātes sliktais dēls. Viņš saka savai mātei, sieva, kas man ar tevi, mana stunda vēl nav nākusi. Ko pie tādas nekaunības var teikt? Māte pasaka tiem kalpotājiem, ko viņš jums teiks, to dariet, un pagriezās un aizgāja prom, ar šito nav ko runāt. Viņš ir kaut kā, nebija īsti labi. Kāzās pēc cilvēka prāta Galilejas Kānā, un nebija īsti labi tomēr, kā ar to Lācaru viss bija noticis. Nebija īsti labi. Galīgi nebija labi. Bet tas, ko viņš dara, tas viss šīs domas liek tādā kaunā, ka nezin zem kuras grīdas vai kurā pazemē ielīst. Par visām tām iepriekšējām domām. Tā viņš dara. Tā Jēzus darīja. Vai ar mums kaut kā citādi var kaut ko panākt? Nevar. Sakiet, man tāds jautājums rodas. Ja vat viņiem būtu savādāk rēģi ljudi, nomira, Dievs tur viņa teica, tā, viss Dieva roka un tā tālāk, bez visādam pārmetumam. Vai viņš atdzīvoja Lācaru? Atzina. Tas ir ļoti labs jautājums. Man uz viņu nav atbildes, es teikšu, kā ir. Man kā maz ticīgai. Jā. Bet pēc viss tā es spriežu, kā faktiski viņi uzspiež Jēzum izdarīt to, ko viņš izdarīja. Jā, bet viņš jau gan sākumā teica, es eju viņu modināt. Tādā ziņā, droši vien, ka būtu. Tā mēs varētu teikt. Jā. Labi, par vīnu.
ko viņš jau nevienu neteicis iešu, lai... Nē, par vīnu, nē, par vīnu tur ir cits stāsts, jā. Pilnīgi cits stāsts, jā. Jā, tas ir pavisam cits. Viņš ir spiest. Nu jā, bet, protams, es teikšu tā. Parādīt sevi kā Dieva dēlu. Ko es gribēju teikt? Tas ir ļoti labs jautājums, ko jūs, Ludmila, uzdevāt. Un viņš liek mums runāt par to, ka Jēzus vienmēr visu dara ļoti dzīvi. Protams, ka viņam, varbūt attiecībā uz Lācaru, viņš iepriekš jau bija pašā sākumā pateicis, ja? Bet es nedomāju, ka viņam gada sākumā plānotājā bija ierakstīts. Lācaru uzmodināšana tur tādā un tādā, tur oktobrī, tur tādā un tādā datumā pulkstens 16.10. Tas viss bija pa īstam. Un tas ir tas lielais vispār mūsu dzīves un esības noslēpums. Un Dieva noslēpums reizē. Kā Dievs, kurš zina visas lietas, tomēr pie viņa viss notiek dzīvi un pa īstam. Es kādreiz strādāju arī par kinomehāniķi. Man tas viens no pienākumiem bija rādīt filmas ar 35 mm projektoru. Ielādēt to filmu iekšā, parādīt, tā atkal satīt, ielikt buņģātu pakaļ. Un, protams, ka tur skatoties, vai pareizāk neskatoties, vai rādot citiem vienas un tās pašas apmēram filmas, ko es jau tā kā zināju no galvas, man radās visādas dziļas filozofiskas pārdomas. Piemēram, par mūsu dzīvi. Kas ir mūsu dzīve? Vai viņa ir tāda pati, varbūt, filma, kas ir ielikta buņģā, un tajā brīdī, kad viņi tur iet cauri, un liekas, ka tur notiek kustība, un viss liekas, ka notiek pa īstam. Bet, tādas visādas, dumas jaunekļa domas. Es neko nevaru izdomāt, cik es sapratu, ka pie Dieva viss ir pa īstam. Viņš it kā zina visu. Un bez viņa ziņas saka Dāvids, visas manas dienas ir tavā grāmatā rakstīts, kad vēl nebija nevienas. Un tomēr viss notiek vienreiz pa īstam un dzīvi. Tik tālu es tā kā tiku. Te mēs redzam, kā tas ir. Mēs arī nevaram, notika tā, kā notika, tas viss notika ļoti dzīvi, un tas, kā tas ir Jānis ir pierakstījis, tas tikai parāda, ka viņš tiešām to ir redzējis, nevis sadomājis. Jo apmēram tā es pateikšu, ja man vajadzētu uzrakstīt stāstu par Lācaru atmodināšanu, man uzdotu tādu skolā sacerējumu, tādu tematu, piemēram, Lācara uzmodināšana. Nevis no Bībeles, bet tā kā es to iedomājos. Te es apmēram tā arī rakstītu, ka tie, varbūt, ja es būtu tik tālu ticis, ka Jēzus tur nāk pat, ja es būtu tur ticis tik tālu, tad, protams, es būtu rakstījis tā līdzīgi jūs, ka tie jūti teikt, tā, lai Dievu miers, ir Lācaram, un citādi kaut kā būtu mierīgi to teikuši. Tā nenotiek, laikam, tā situācija. Jēzus klātbūtnē tā nenotiek. Jo viņa klātbūtnē sirdis un siržu nodomi top atklāti. Tas ir vienkārši neiespējami. Tas ir tāpat kā, var noslēpt kaut ko kabatā, piemēram, atslēgas. Un neviens viņus neredz. Bet, kad iet garām metāla detektoru, viņš zvana. Vai, es nezinu, tur vēl kaut kādas lietas, tur mēs varētu tā ir līdzība tikai, protams, ja, ka tās lietas, kas ir apslēptas sirdīs, nāk, viņš ir tas klupšanas sakmens, viņš nāk uz āru. Tie cilvēki varbūt nekad nevienam citam, nekad tā nebūtu teikuši. Nekad nevienam citam. Tikai Jēzum. Un tur ir iekšā tas cilvēka grēks un nekrietnība, jo kas tad izskan tajā, ko viņi tur iepriekš sacījuši, vai viņš, kurš akliem atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, lai arī šis nenomirtu, vai tur ir šaubas par to, ka viņš akliem acis atdarīja, vai tur ir
nepatika pret viņu, ka viņam ir šādas spējas, kas vispār jau grēcīgie cilvēkam, kurš katrs grib būt kā Dievs, arī var piemist. Tur ir vesels kokteils, no viss kaut kā var būt, pēc mūsu grēcīgās dabas. Un Jēzum klātesot, tas pēkšņi nāk uz āru. Jo pirmkārt neviens cits jau nebūtu aklo tur darījis redzīgu, tādā ziņā. Un tāpēc citiem viņi būtu pateikuši tā, kā jūs apmēram teicāt. Pilnīgi tas būtu ļoti precīzi sacīts. Bet ar Jēzus tā, tur tas nāk uz āru. Lūk. Tātad mēs redzam, viņš saka, noceliet akmeni, un Marta mirušā māsa viņam sacīja, kungs, viņš jau ož, jo ir jau 4. diena. Ko tu, kungs, gribi, tu redzēt? Kas ir garām, tas ir garām. Nebūs labi. Tā nāves dvaka, viņa briesmīgi. Jūs visi esat to smaku, droši vien kādreiz savu laiku dabūjuši just. Viņi ne ar ko nevar sajaukt. Uzreiz tā nāves, tā līķa smaka ir tik specifiska. Viņa ne ar ko nevar sajaukt. Tā ir pati nāves smaka. Bet Jēzus saka, vai es neteicu tev, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu godību. Viņš it kā mums tajā tekstā nav, ka viņš to ir teicis. Iespējams, ka tā saruna ir bijusi garāka ar Martu arī pirmajā reizē. Iespējams. Jo nevar jau viss, tad uzrakstīt visu to, tikai tādu kaut kādas atsevišķas vietas tiek izceltas. Un tālāk Jēzus lūdz Tēvu. Un viņš arī pasaka, kāpēc viņš lūdz skaļi. Lai citi dzirdētu. Lai viņi ticētu. Un kāpēc? Lai viņš dod godu Dievam, kurš šo te lietu dara. Un šeit ir atkal jāatgriežas atpakaļ pie tā, ka viņš teica, viņš saka, esmu augšām celšanās un dzīvība, kas tic uz mani, tas dzīvos, jebš tas būtu miris. Bet viņš to nedara savā spēkā, bet Tēva spēkā. Viņš iestājas par mums, viņš ir tā dzīvības atslēga, Tēva dzīvības devēja, kas viņa darbu piepilda. Ne viņš pats savā spēkā. Viņš neko negrib darīt savā spēkā. Viņš grib visu darīt Dieva spēkā, ka tas nāk no Dieva. Un tas ir pilnīgi pretēji tam, ko grēcīgā pasaule grib. Grēcīgā pasaule pati visu grib. Pati visu grib sasniegt, pati visu grib panākt, jo grēks sākās ar čukstu. Jūs būsiet kā Dievs. Un šitā kaita sēž cilvēku būtībā ļoti, ļoti spēcīgi. Bet Jēzus, kurš pat varēdams kādas lietas varbūt darīt pats savā spēkā, viņš taču ir galvā Dieva dēls. Ja es esmu Dieva dēls, tad es daru. Bet viņš neko negrib darīt bez Tēva ziņas. Un šeit viņš nostājas pret visu to, ko cilvēks saka, varbūt tas bija ar kādām spējām apveltīts cilvēks. Viņš saka, man nav te nekādu spēju. Tēvs, tu mani esi uzklausījis. Tu mani allaž uzklausi. Tu to dari. Viņš visas savas spējas noliek nost. Viņa vienīgā spēja ir lūgt Dievu. Un tā ir vislielākā spēja. Tā ir ļoti liela spēja, un to gan mēs varam mācīties. Lūgt Dievu. Jēzus vārdā. To mēs varam mācīties. To mēs varam darīt. Un to mums jādara. Lai viņi ticētu, ka tu man esi sūtījis.
Lai viņš nebūtu kāds ārkārtīgi brīnišķīgs, varens cilvēks, kuram visi gribētu sekot, tāpēc, ka viņš tāds ir. Nē, lai tie, kas ir Dieva ļaudis, viņam sekotu tāpēc, lai varētu nokļūt pie Tēva, pie Dieva. Viņš mūs ved pie Dieva. Jā, viņš ir ar Dievu vienots. Jā, viņš ir Dieva dēls, patiesa Dievs no patiesa Dieva, bet viņš neko no tā negrib paturēt kā savu. Viņš grib visu godu nodot Tēvam. Un tālāk viņš varenā balsī kliedza, sauca: Lācar nāc ārā. Un mirušais iznāca, mironis iznāca. Kājas un rokas tam bija saistītas saitēm un seja aptīta ar sviedrautu. Tad Jēzus ļaudīm sacīja: atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet. Jā, aina diezgan varētu būt baisa, tā kā no zombiju filmas. Atcerēsimies, šī nav vienkārša jau tādā ziņā, kaut kāda tāda lieta. Kādreiz ir tāda teologa, kas pat par to tā kā saka, vai tiešām jūs domājat, ka Jēzus tur tā kā, tas Lācar tā kā zombija, te tā kā izskatās. Viņš arī tiek nosaukts, nevis Lācars iznāca. Mironis iznāca ārā. Un kad viņam noņēma tos viss aptīto apkārt un ieģēra viņu savās drēbēs, cilvēki nāca un ticēja, ka šis gan ir no mirušiem augšām cēlies, nācis atpakaļ. Jā, tātad tas ir baiss notikums savā ziņā, tādā, baismīguma ziņā. Bet viņš ir tāds, kā ausīs džingst. Mēs jau lasām 100, 200, 300 reizi, mums nekas nežingst ausīs. Bet tiem, kas tur bija klāt, ar visām tām domām, kas bija iepriekš, pēkšņi, viņš saka, pilnīgi, iedomājieties, un tagad, kaut kādās bērēs mācītājs pasaka, Anna, Pēteri, Jāni, celies augšā no zārka. Jā. Un viņš to saka. Un tas ir tāds sprādziens tiem cilvēkiem sirdīs, ausīs un prātā. Un kad vēl iznāk, un tā vēl viņam jāiet klāt. Un jātrais viņi ir. Un jāļauj viņam iet. Viņam ar visā tā jāpiedalās. Es domāju, tas iespējas bija ārkārtīgi spēcīgs uz tiem cilvēkiem. Tāpēc viņi, mēs par to runāsim tālāk, tāpēc viņi Pupola svētdienā bija tie, kas viņu priekšā klāja drēbes uz zemes, lauza zarus un sauc Oziāna Dāvida dēlam, lai slavēts Izraēla ķēniņš, kas nāk tā kunga vārdā. Oziāna augstībā. Viņi dzied to pašu dziesmu, ko eņģeļi Jēzum dzimstot, tikai viņi nebija eņģeļi, viņi bija tādi, kādi viņi te bija, kā mēs te tā pārdomās savās, mēģinājām saprast, kādi viņi bija. Bet tas bija kaut kas tāds, kas sprādzienveidīgi tad atstāja uz cilvēkiem iespēju. Un tomēr arī tas nepārliecināja Jēzus pretiniekus. Šeit mēs apstāsimies un nākamreiz tad par to iznākumu un turpinājumu. Varbūt ir kādi jautājumi, piebildes.
citos evaņģēlijos stāsts. Nē, nav. Viņš tāds, dīvaini liekas tas, es nezinu, dīvaini vai kā, ka tas Lācars, kas iznāk no kapa, un tad kaut kā tā kā no citiem, vai tur nav rakstīts, bet izdod nekādas reakcijas nav. Tā, ka tāda prieka vai sajūsmas tur maz nav tā, ka un tam mirušam nevis tā, ka viņš uzreiz saka, mīļās māsas vai Jēzu, bet viņš tāds tā kā kaut kur, Jēzus saka, atvēsiet un lai viņš iet, kaut kā tā, tas bija baiss notikums, es vēlreiz to saku. Bet mēs par to, bet tajā jautājuma sākumā ieskanējās ļoti svarīga lieta, ko es gribētu tomēr uz viņu ļoti vēl atsevišķi reaģēt. Kāpēc citos evaņģēlijos nav? Nedz kāzas Kānā, nedz daudzi citi no tiem notikumiem, kas bija pie Jāņa, un tie ir izstāstīti tādā, tur vēl kaut kas ir tāds klāt, kas rada reizēm problēmas. Un kāpēc piemēram par šo lietu sinoptiķi ar nesaka? Kāpēc ar neviens nesaka, kas tā bija par grēcinieci, kas Jēzum mazgāja kājas, tikai Jānis pasaka. Un izrādās, ka tā ir Lācara māsa. Redziet, ir kādreiz kādas tēmas, ko neaizskar, lai nevajadzētu atkal, viņas ir grūtas tēmas. Grūtas ir tēmas. Jēzus ar saviem mācekļiem dzer vīnu un izdzer visu Galilejas Kānā. Jānim tik ir drosme par to sacīt, jo viņš prot par to teikt tā, lai mums kaut kāda apjausma nākt, ar ko mums ir darīšana. Tāpat arī šeit, kur tas ievelk iekšā tādas lietas, par kurām, labi, mēs jau saprotam, bet kā mēs tiem citiem to pastāstīsim? Tātad mēs varētu sacīt, ka Jāņa evaņģēlijā ir daudz tādas lietas, kas, kā es nestēju iepriekš par ironiju vai kaut tādā veidā, kas ir ļoti grūti sagramojums, kas nav vienkārši notikumi, kas parāda Jēzu kā grēcinieku pestītāju, nevis tādā pieklusinātā vai izdaiļotā vai tādā nogludinātā veidā, bet kaut ko vairāk pasaka par šiem grēciniekiem. Un kaut ko vairāk pasaka par to kaunu, kurā Jēzu mūsu grēcinieks pestījot vajadzēja iet. Un tas ir to tikai Jānis atļaujas darīt. Bet viņš to dara ļoti, jāteic, brīnišķīgā veidā. Viņš to spēja arī tā pastāstīt, ka mēs izlasām, mēs ar neko tādu uzreiz slikti no tā kā nemanām, bet ja mums rodas jautājumi, viņš arī zina ar to, uz tiem atbildēt, ar to savu vēstījumu. Bet līdz ar to, ja mums rodas šī jautājuma, varētu teikt, taču varētu mēs neuzdot tādus jautājumus, kas rada problēmas. Un neiet tik dziļi, ka vairs jau brīžiem šķiet, kā mēs tiksim ārā. Bet tad, kad mēs tiekam ārā, tad mēs to redzam tik skaidri, tik daudz skaidrāk, ka tas ir to vērts. Un te ir tā, par to es gribēju rakstīt savu doktora disertāciju kādreiz, bet viņš kā man rakstīt disertāciju, ko izlasīs 2-3 cilvēku, un tā. Nē, tas nav to vērts. Es labāk to Bībeles stundā stāstīšu. Labāk to sludināšu. Par ko tad rakstījāt? Nosaukums bija paradoxāli ironiskā heiristika Jāņa evaņģēlijā. Proti, varētu teikt, paradoks un ironija kā patiesības atklāsmes metode Jāņa evaņģēlijā. Jūs redzat, cik tas ir spraigi, kad mēs to notikumu
mēģinām tā saprast, ja, cik tas ir spraigi, ja, un brīžiem, nu, tā kā es domāju, jums ar tās domas tur ir pa galvu, kamēr mēs tiekam līdz galam, nu, tad viss visāds droši vien, vai ne, un varbūt vienotreiz, kāpēc to vispār vajadzēja. Es ar to katreiz caurēju. Bet, kad iziet cauri un saproti kaut ko vairāk, nu, tas ir to vērts. Un Jānis tāpēc tiem citiem nav. Viņi to nespēja pacelt. Bet Jānis spēja. Un ja Jānis to atļaujas tādas lietas, ļoti paradoxālas, kas Jēzu nenostāda sākotnēji labā gaismā, it kā. Un mēs saprotam, kāpēc cilvēkiem bija pret viņu pretenzijas. Un kāpēc viņa māte galu galā gāja kopā ar brāļiem un teica, viņš ir traks. Gāja viņu savaldīt. Nu, nav brīnums, ka tie, kas bija viņa pretinieki, ka tiem bija pietiekami argumenti, lai viņi būtu viņa pretinieki. Protams, bet beigās tā ir tā pati grēcīgā neticība, nekas cits. Nekas vairāk. Nu, redziet tā, nekas tur nav vienkārši. Bet tomēr es tā ceru, ka es neesmu nevienu ievedis ar to kaut kādā tumsā. Es tikai atkal un atkal varu atkārtot. Tas, ko Jānis saka sākumā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija vārds. Šis vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū, un mēs redzējām viņu godību, kā vienpiedzimušā dēla godību. Un min tādus notikumus, kur nemaz tas viņš neizstās pēc Dieva, viņš izstās pēc grēcinieka, pēc ļoti tādā, nepārāk labā gaismā, un gribētos par to nenāk, bet viņš par to runā, lai mēs saprastu, cik liels viņš ir. Un cik greizas ir visas mūsu domas cilvēciskās, cik viņas ir aplamas, cik viņas ir nedrošas tie mūsu vērtējumi, pieklājības vērtējumi, interpretācijas, kas saka, viss jums tiks interpretēts par sliktu. Ja jūs paši neizstāstīsiet, kā jūs gribat, lai jūs interpretētu. Jā, tur jau tā lieta, ka Jānis māk to izdarīt tā, lai tas nav par kupšanu, lai tas nav par apgrēcību, lai tas nav tā, tie sarežģītie notikumi ir izstāstīti tā, ka beigās viņi ir pēc otrādi par ticības stiprinājumu. Saruna ar samariešu sievu. Tas pats. Jā. Tieši tas pats. Un tas visu laiku Jāņevaņģēlijā, un tikai Jāņevaņģēlijā, cits saka, ko mēs tur runāsim par to, ka viņš tur bija tik jocīgi, mēs toreiz es atceros, es atnācām, es domāju, ko viņš viņi runā tur? To mēs lasām, Jānis to piemin. Vai arī tā grēciniec, kurš akmeni pirmā. Jā, tieši tā. Tā kā, tur ir tādas Jēzus ir neparasts. Viņš dara, kā viņš grib. Viņam sanāk. Beigās mums par labu. Mums visiem par labu. Tā, bet tā paliksim. Tā kā Jāņa evaņģēlijs šī ziņā nemaz nav vienkāršs un viegls.